Hei, esmu Agris, un tagad mēs noskaidrosim, vai CSDD tiešām ir informācija no Vācijas, jo te baumo, kā sāk parādīties odometra rādījumi no Vācijas apskatēm, tad mēs paskatīsimies, kas mums ir zināms par to. Un es gribēju salīdzināt autodēnā, dīleru mašīnas, dīleru informāciju un CSDD. Te mums ir tāds case, šis ir cits case. Būtība tāda, ka es pārbaudīju mašīnas, kas ir reģistrētas oktobrī, un viņām nav informācija par odometriem Vācijā, iekš CSDD. Un es paskatījos pāris mašīnas, kas ir reģistrētas jau novembrī, viņām ir informācija. Tātad paskatīsimies šo te Škoda. Ieradīsim šeit. Okay. Un spiežam ārvalstīs, un mēs redzam, ka Vācija ik pēc 2 gadiem šitāds un šitāds odometra rādījums. Un tad salīdzināsim ar autodēnā. Autodēnā rāda, ka bija kaut kāds krāpe, to bišķi nenozīmīgs. Un 211,000, kas nesakrīt ne ar vienu. Un paskatīsimies arī dīleru. Labi, autodēnā var redzēt, ka viņš bija Polijā, bla bla bla, un pēc tam Vācijā. Tā kā 2 ieraksti. Un dīlers rāda to, ka mašīnai tiešām ir Polija. Tā kā pirms pārbaudījām, saprat man. Un odometra rādījumi. Vienīgais odometra rādījums, kurš sakrīt ar CSDD, ir šis te 2002. gadā. Un CSDD, ko viņš arī tāds pats ir. Tas sanāk tā, ka tie ir dealer dati, šis kaut kas cits, un šis arī kaut kas cits. Un plus vēl autodēnā tur arī cits ir. Tā kā, īsāk sakot, tev vajag viss 3, lai saprastu pilnu mašīnas vēsturi. Ok. Forši, ne? Tagad mums būs diezgan caurspīdīgs tirgus, kur mēs varēsim visu pārbaudīt. Tas ļoti labi atvieglo. Okay, tā. Tad mēs redzam, ka februārī bija 209,000, un te jūnijā bija 231, un autodēnā 211. Ko kā liekas, tiešām viņš būtu nobraucis 20,000 mēnešu laikā. Ok, viss var būt. Tas tā kā pat pāris dienu laikā. 10. Gan jau. Mēs nezinām. Jā. Ok. Paskatīsimies vēl vienu. Te vēl viens tāds case. Audi. Pēc reģistrācijas numuru. Šitā. Šis arī reģistrēts pāris dienas atpakaļ ar 296,000. Mēs skatāmies Vācijā. Vācijā 2 apkops. To bišķi 461,000. Ok. Tas ir daudz. Kur gada tā ir? Un atskaitē mums ir kur gada? Ok, viņai 8. gada. Tā arī jābūt. Tas ir pareizi. Tā, ko mēs redzam atskaitē? Atskaitē redzam Vācija, bla bla bla, kaut kādu negadījumu. 400,000 19. gadā. Un te. Ok, tas sakrīt. Un pēc tam reģistrēts Lietuvā ar 296. Un tas laikam arī ir tas, kas ir Latvijā, vai ne? Jā. Klasika. Vācija, Lietuva, Latvija. Ok. Un ko rāda dīlers? Man liekas, dīlers nerādīs neko ar tādai mašīnai. What? Shit. Kaut kāds fails. Ups. Kā es dabūnu viņu numuru? Fails. Viņš man nesanāca paskatīties. Ja man vajag viņu numuru.
labais. Okay, viņam uzskaits gaida kādu pircēju. Tātad kopsavilkums ir kāds, ka CSDD varētu būt Vācijas informācija no šī novembra. Tā kā foršs. Gaidīsim decembri, skatīsimies tos datus, kas ir bijis novembrī, un meklēsim interesants case. Čau!